Ūdens dzeršana tukšā dušā tiklīdz esi pamodies. Ir ļoti populārs ieteikums. Bet kāpēc tieši silts ūdens? Silts ūdens labvēlīgi iedarbojas uz gremošanas traktu, un ja vēdera izeja ir kutrāka, tad tieši silts ūdens iekustina zarnu darbību. Dari to katru rītu, un tu redzēsi, kā uzlabojas vēdera un tava vispārējā pašsajūta. Vesels un labi funkcionējošs gremošanas trakts ir pamats labai pašsajūtai katru dienu, visas dienas garumā. Tāpat šī vienkāršā metode nevien uzlabo pašsajūtu praktiski acu mirklī, bet arī ilgtermiņā piekopta tā palīdz zaudēt liekos kilogramus. 3 galvenie ieguvumi šādam ieradumam – pātrina vielmaiņu, palīdz gremošanas sistēmai un uzlabo asinsriti. Dzeramajam ūdenim ir jābūt kvalitatīvam, ir jābūt tīram un dzīvam ar temperatūru vismaz 37 grādi, jo tad ir vislabākā ietekme uz zarnu veselību. Efektu, ko dod pa maziem malkiem izdzertas vairākas krūzes ar ūdeni, var pat samazināt atkarību no miega līdzekļiem, smēķēšanas un alkohola. Tas palīdz uzlabot vēdera izeju tātad, ja no organisma lielais vairums indes ir izvadīts laukā, tad kļūst vieglāk kustēties un domāt, un cilvēks vairs nejūtas pārslogots. Laba vēdera izeja ir garantija labai pašsajūtai. Dzer ūdeni!